Pašā izlūkos, pilnīgs bērtaks bēniņos. Abrakavērtekā. Tāds pārsteigums man nekad nav bijis. Koncerts man, vienai pašai. Es esmu tik satraukta. Nez kā tas būs. Šodienu skatos vāros aicināt nepārspējamo Bardakissimo. Bardakissimo! Lai runā mūzika. Bardak, tu esi nepārspējams. Es vispār nezināju, ka viņš prot spēlēt klavierus. Tu zināji? Ha? Skaisti, paldies, Bardak, bet vai tiešām tas bija tu, kas spēlēja? Protams, tas bija es. Vai tu šeit redzi kādu citu? Un kas tas bija? Tev zem galda tur kāds ir. Nē, tev tikai izklausījās. Neizklausījās viss. Tā, lai kas tu būtu, nāc lūdzu laukā. Nu re, tā jau es arī domāju. Kaut kas tur nekad nav bijis tīrs. Barda, klausies, šitā mānīties nav forši. Es nemānījos. Nemānījies. Un kā tad tu visu šo priekšnesumu nosaukt? Nu, tas ir tāds tā kā iluzionistu šovs. Ilūzioni? Kas ir ilūzionisti? Jā, Barda, kas ir ilūzionists? Jā, kas tie? Tas ir tāds, saprotiet, tas ir... Nu, es tā īsti to nemāku izskaidrot. Tas ir... Bet es zinu kādu, kurš mums mācēs to visu pastāstīt. Laižam? Jā. Laižam! Jā, tā notiek, kad bērniņu putekļi degunā sajiet, vairs nav nekādi joki. Bet šeku reku rampas gaismās pavisam īsts iluzionists mūsu priekšā. Maģisko kubu viņš saliek 1 un 2. Vecmāmiņas sudraba takšiņu saliek līku loku, nepieliekot roku. Izrādās, trikus sācis apgūt jau no 7 gadu vecuma. Kā jums šķiet, cik gadu varētu būt pasaulē vissenākajai burvestībai? Tikpat, cik Bardakam. Daudz. Un cik ir Bardakam apmēram? Tikpat, cik pasaulē. Nu, tad senākajam burvestībai bija bišķīt mazāk. Aptuveni 2500 gadu. Tad sākumā bija Bardaks, un tad bija burvestības. Bet kā tad tie īstie triki izskatās? Tā burvestība nāk no senās Ēģiptes, un tam pierādījums ir kāds hieroglifs vienā no piramīdām. Senākais triks ir trauciņš ar bumbiņu. Es iedošu tev pārbaudīt trauciņu, droši var apskatīties. Ja tu vēlies iekāp iekšā apstaigā riņķī pārbaud, tur nav trepes, otrais stāvs, hologrammas, kas tam līdzīgs. Otra lieta, ko mēs izmantosim, būs bumbiņa. Un ja mēs darām šādi, kur ir bumbiņa? Trauciņā. Jā. Var dzirdēt, vai ne? Jā. Ja es izdarītu šādi 1, 2, atstātu trauciņu šeit, bet roku paslēptu kabatā. Kur palika bumbiņa? Kabatā vai zem trauciņa? Kabatā. Kabatā? Tiešām? Trauciņā. Nē, trauciņā nav, es teikšu godīgi, viņi visu laiku bija rokās. Bet, ja es gribētu to bumbiņu ieburt zem trauciņa, es pārliktu uz otru roku, 1, 2, un tev viņa arī parādīsies. Kā? Tā bumbiņa pa visurienu pārviestojās. Es to triku vienkārši nesapratu. Ko es daru? Es to bumbiņu slēpju šeit. Tad es rādu vienu roku tukšu, pārmet rādu otru roku tukšu. Un jo ātrāk mēs to darām, jo ticamāk izskatās, ka rokas tukšas, vai ne? Un pēc tam, lai jūs neredzētu, tur bumbiņu rokās un ceļot trauciņu augšā nomet un ātri apsēdzu. Tad klikšķis un tā arī tā bumbiņa parādās. Roku veiklība. Nē, mana galva to nesaprot. Ir paņēmiens numur 2, stipri interesantāks. To bumbiņu ielikt kabatā. Aizskatīt līdz 3, 1, 2, 3. Un no kabatas izņemt īstu
neredzamu bumbiņu. Var pieskarties, pataustīt īsti neredzamu bumbiņu. Ui, nokrit zemē. Ir īsta? Labi, liekam šeit. Mēģināsim uz 1, 2, 3. Teorētiski tā bumbiņa iziet cauri un šeit arī parādās. Bet, ja jūs abi divi piesist tā pirkstu uz tā trauciņa, pamēģiniet tā 1, 2. 1, 2. Un pasakiet abrakadabra, Abrakadabra. tad arī parādās tāda lieta kā laimes. Es gribu apēst to laimi. Man Jā, garšo. un tev garšo laimi? Man arī super. Do 5. garšo citroni. Tev arī garšo citronu. Ļoti labi. Mēs tā ar Valdemāru visādus taisījām visādus trikus. Valdemārs arī mums rādīja triku ar monētām. Vai tu jebkuru lietu vari pārvērst par kādu citu lietu? Jā, Pārbaudīsim, draugi. Jā. Tā, piemēram, vai tu šo vari pārvērst par kaut ko citu? varam pamēģināt. Lūdzu. Tas ir O, vai ne? Vai nullīte, vai O. Vai nulīte? Nu, nulītes nozīmē neko. Ja mēs paņem to nulīti un pārbraukt tā roku, tad te būs 2 eiro. O, Var pārbaudīt arī īsti. Bet tas nav viss. Ja mēs tos 2 eiro pamēģinātu nolikt šeit gaisā, tad viņi parādīsies te zem elkoņa. Bet nereti, ja kāds burvis paņem to monētu un kaut kur noliek, viss saka, es zinu, kāds darbojas. Viņi tev ir otrā rokā. Bet tā nav taisnība. Viņi vienmēr būs kaut kur citur. Tikai tas izmērs tāds maziņš, tāds lielāks divīts būs labāk redzams. Iedomā. Rāri. Ir īsta? Nav šokolādes, vai ne? Divīts ir labāks, jā, šitāds. Tās kā viņš no mazas monētas pārvērt par lielu monētu. Es nezinu, kā viņš to izdarīja. Arī nav. Starp citu, jautājums jums, vai jums patīk zīmēt? Jā. Dažreiz. Es teikšu, man arī reizēm patīk, reizēm nepatīk, bet ir viens izņēmums, kas man ļoti, ļoti patīk īstenībā. Balta bilde, tukšs ekrāns, vai ne? Jā. Ja es uzzīmēju šādu nelielu attēlu un kārtīgi aizkrāsot un pieliku klāt mazliet īsts burvestības, viņu dabūt ārā. Paņem, paskaties, tā ir īsta un vienā gabalā. Telefons nokš kabatā un pārbaud, lūdzu, vai tās bumbiņas nav kādas kabatas, pogas, rāvējslēdzēji. Liec viņu šeit. Un skaties, mēģināsim ar vienu pirkstu tā lēni uzmanīgi viņus sadalīt uz 2. Ar tādu mazu bumbiņu sadalījos pusē un tāds sanās 2 bumbas. Tur ir rokas uz augšu. Es arī gribu. Jā, būs 2 bumbiņas šeit un kopā ar mani skaitīsim no 1 līdz 10. Sarunāts? Jā. Bet tu visu laiku skaties uz bumbiņām, un tu jau īpaši skaties uz to bumbiņu, kas ir tuvāk tev. Sarunāts? Piedurknis atlocīts, rokas tukšas, laižam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Laikam bija par ātru. Mēģināsim drusku lēnāk. Viena bumbiņa pie manis, otrs pie tevis, stipri saspiet plaukstā un nelaid vaļā. Kārtīgi turi. Skaties šajien, 1, 2, uzpūt virsū. Un tais roku vaļā, skaties, kas tev. Aha! Pie tevis jau ir 2. Droši cel augšā. Bet es teikšu godīgi, patiesībā tur ir vēl. Nāc atpakaļ. Ja mēs paņemsim šīs 2, iedosim tev spēcīgi saspied, otru roku uzliec virsū, mazliet sāk kreti, mazliet uzpūt, un tad lēnām atver plaukstus vaļā. Tā, kad es turēju viņus, es nejūtu, ka man kaut kas tur parādās. Mēs vienu paņēmām, tās stiepes saspiedām un uzpūstām, un tad es atteicu vaļā rokas. Man bija 4 bumbiņas. No 2, 4. Bet arī tas nav viss. Tur plaukstus kopā. Turi. Širā, arī tu. 1 bumbiņa būs tev, 2 te un 1 nokšu kabatā. Cik paliek bumbiņas? 3. Ļoti labi. Ja 2 ieliekam vēl rokās un vēl 1 noliekam kabatā, cik te paliek? 2. Sāksim no sākuma. 1, 2, 3 bumbiņas. Mēģinām vēlreiz drusciņ lēnāk. 2 rokās un 1 lēnām. Kabatā, cik paliek? 2. Sākam no sākuma. 3 bumbiņas. 3 bumbas. Kā? Es nezinu, kāds varēs nākt. Vai mēģinām vēlreiz rokas uz augšu. 2 bumbiņas plaukstā un 1 lēnām kabatā. Cik paliek, jūs jau zinat? 3. Tieši tā, bet ja mēs saspiežam, uzpūt virsū, tu arī uzpūt, tad šādi viņas paliek tik maziņas, ka viņas praktiski vairs nevar pamanīt. Jā, rekurī, lūdzu, tas tev. Es ieraudu viņu. Kas ir ilūzija? Ilūzija man šķiet ir kaut kas tāds, kas patiesībā neeksistē, bet skatītājs uz brīdi notic, ka tas eksistē. Respektīvi, tu liec redzēt kaut ko, kas vai nu dabā neeksistē, vai arī kaut kas, kas nevar notikt pēc fizikas, ķīmijas likumiem. Piemēram, lidot gaisā vai lasīt kā domas, vai arī salocīt ar skatienu dakšiņu un tam līdzīgi. Piemēram, es jums varētu šeit radīt ilūziju un uzburt tādu kā adatu.
Es neesmu īsta. Es esmu ilūzija. Adata! Adata. Ilūzija ir tad, kad tas neeksistē, bet burvis to pataisīs tā, lai tas eksistē. Vodamārs teica, ka tādi burvāļi nav vajadzīgi, bet ir vajadzīga roku veiklība. Īpaši burvvārdus es izmantoju reizēm skatuves, bet pamatā vairāk tomēr es izmantoju varbūt zināšanas, arī tās, ko māca skolā, fizika, ķīmija noteikti nodara, un dažādu roku veiklību, un tad sanāk radīt burvestības. Roku veiklību var iemācīties, vai tas jau ir tā kā talants? Roku veiklību var iemācīties, un jo vairāk laika tam velt, jo labāk ir roku veiklība. Un starp citu arī daudz dažādu vingrinājumu, kas ir domāti profesijām ne tikai burvmāksliniekiem, bet cilvēkiem, kas strādā ar rokām. Līdz ar to tie gan mūziķi, gan programmētāji. Un tad līdzīgi kā mēs ejam uz sporta zāli paši trenēties, arī vingrinājumu komplekss tieši plaukstām un rokām, lai viņas būtu tā kā veiklāks un vingrāks. Šito ātri uzliekam virsū, sakrustojam un izstiepjam uz priekšu. Un izskatās tieši tāpat, bet uz 3 mierīgi pagriežam pa labi. Ir mālači. Es esmu triku meistars, esmu triku meistars. Tas taču, ko tu dari, ir mānīšanās, vai tas ir labi? Jā, tā ir mānīšanās, un tas ir labi tikai tad, ja mēs pirms tam pabrīdinam, ka mēs mānīsim, vai arī cilvēki zina, ka mēs mānīsimies. Un, ja cilvēki nāk skatīties burvmāksliniekus vai iluzionistus, tad viņi zina, ka viņi mānās, un tad viņi tā kā skatās, un tad ir labi. Bet ja mēs mānamies un nesakam, ka mēs mānīsimies, tad gan nav īsti labi tā darīt. Vai ne? Jā. Tā ir, tāpēc jābūt godīgiem līdz ar to. Nu gan, draugi, ar ilūzijas un burvvārdu palīdzību laiks atpakaļ uz bērniņiem. Paldies! Dāmītes un kundziņi! Ļaujiet jūs man šodien iepazīstināt ar pasaules slaveno treneri Le Adato jaunkundzi. Ar skaļiem aplausiem un ovācijām, sagaidām vienīgo, neatkārtojamo, ģeniālo, vislabāko treneri pasaulē, kura vienā acumirklī spēj padarīt resnu cilvēku par dievu cilvēku. Abrakabarda! Jaunais iluzionists Bardakissimo nu gatavs ar Adatu sārkociņkastītē doties pasaules tūrē. Raidījums visiem mums Bardaks bērniņos. LTV1 Nelsim bērnistabā.